Priecājos, ka jūs ieinteresējāties par šo visnotaļ smalko un jaudīgo tēmu par seksuālo enerģiju un seksuālās enerģijas lomu, iespējām, to potenciālu mūsu dzīvē, ko viņš mums var patiešām dot, un kur mēs bieži vien tā kā nepamanām vai paejam kaut kam ļoti, ļoti svarīgam garām. Katrs sirdī mums kaut kā to jūt, bet ne katram pietiek dušas, kaut kāda iekšējās drosmes tajā atzīties. Un es atgādināšu, ka šī mūsu nodarbība jau ir tā kā kārtējā nodarbība. Viņa nāk pēc webināra par tantras viedumu un apzināto attiecību mākslu. Un pēc tam mums bija vēl viens webinārs vai atvērtā nodarbība par seksualitāti un seksuālo enerģiju vispār. Katram gadījumam šī video apakšā jūs atradīsiet arī saiti, un tie, kuri nav redzējuši šīs iepriekšējās nodarbības un webināru, sākumā paskatieties to. Tad ir tā bilde skaidrāka. Un savukārt, tagad es vienkārši atgādināšu jums par to, ko mēs runājam. Ka gan mūsu attiecībās, partnerattiecībās, mūsu attiecībās, kur mēs meklējam kaut kādu mīlestību, kaut kādu piepildījumu, gan arī seksuālā saskarsmē, seksuālā enerģijā. Tā ir gadījies, ka mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad tā kā ne viss mums ir zināms, maigi izsakoties. Kā kaut kādas zināšanas, papildu zināšanas, kā ļoti mums noderētu, vai ne? Un aiztaupītu mums kaut kādas dikti lielas, kaut kādas sāpes, ciešanas, pārdzīvojumus savā dzīvē, nerunājot jau par laiku, par naudu un par iespējams kaut kādām tabletēm, un drapēm, ko pēc tam mums ir kaut kā jādzer, lai jānomierinās. Un tādēļ es centīšos šajā nodarbībā, tā kā solījām un tā kā ir paredzēts, izstāstīt par to, kā tas notiek vīriešiem. Un šī darbība būs svarīga, kā jūs saprotat, ne tikai vīriešiem, arī viņu partnerēm, ja tās ir pa īstam partneris. Jo, kā jūs saprotat, ja jūs tagad kā sieviete sēdēsiet un gaidīsiet, kurš tad būs tas pareizais un viss tāds veiklākais un visjutīgākais un viss tur tāds seksuālākais, kas atnāks un tagad man tur to visu iedos, tā jūs varat sēdēt un gaidīt, vai ne? Jo tāda nav. Jo neviens jau nepiedzimst nekāds tur supermīlnieks un tāds, kur saprotams ir sevišķi, paskatieties mūsu laikmetā, paskatieties uz saviem vecākiem, uz to, kas vispār apkārt notiek. Taču skaidrs, ka tur kaut kas tur galīgi nav. Nevajadzētu tā būt, tie cilvēki tur skrien un mēģina tur meklēt tās attiecības, un tad šķirās, un tad tur kaujās un plēšās un tā. Un skaidrs, kaut kur tā enerģija iet garām. Vai viņi iet garām, vai viņi kaut kur tek ārā, vai viņi kaut kur tur sit pa pirkstiem. Ja mēs nemākulīgi, mēs taču nelienam kaut kādā augstsprieguma transformatorā, nezinot tur iekšā ar pirkstiem. Skaidrs, ka tur dzirksteļos. Un seksuāla enerģija ir tikpat jaudīga. Tā kā izprast viņu būtu ļoti, ļoti svētīgi. Ko mēs arī tagad mēģināsim darīt. Un tā kā mēs atkal paskatīsimies no tāda koplāna to visu nedaudz tuvāk par iepriekšējo reizi, par iepriekšējo nodarbību, jo mēs tagad izskatīsim tieši to no tāda vīriešu skatu punktu. Bet tomēr tas būs koplāns. Līdz ar to varbūt nevienmēr mums visām detaļām pietiks laiks un uzmanība. Bet kaut kādas es droši vien, kad jums arī atvēršu un pateikšu. Kāds mums ir plāns šai nodarbībai? Sākumā tikai atgādināsim par seksuālo enerģiju, tās kaut kādu jaudu potenciālu. Tad
mēs izskatīsim koplānā šo te vīriešu ceļu, vīriešu seksualitātes transformāciju, evolūciju viņa dzīves laikā, tādai, kādai tam būtu jābūt. Tad mēs izskatīsim tos aspektus, notikumus vīriešu dzīvē, kas visbiežāk notiek, kas šai enerģijai traucē attīstīties, plūst brīvi, attīstīt šo personāžu šajā dzīvē. Ja? Un visbeidzot, varbūt ne visbeidzot, bet pēc tam mēs paskatīsimies kaut kādus konkrētus soļus, ko mēs varam ar to darīt. Tātad sāksim ar to, ka atgādināsim. Mūsu seksuālā enerģija, kā jūs varat iedomāties, ir kaut kas daudz, daudz vairāk nekā, mums tas kaut kādā veidā tika pasniegts vai palīdzēts mums saprast to. Ja, ne tikai acīm redzamais, ka brīnišķīgi, ka mēs varam bērnus radīt. Un ne tikai tas, ko daži no mums ir sajutuši, ka tas arī kaut kāds patīkams baudas brīžus mums sagādā, bet kaut kam vēl vairāk. Un lai saprast to, kam tad vairāk, ko tad vēl, ja, mums ir nepieciešams atzumoties no šī brīža, no savas šodienas, no savas varbūt rītdienas, vakardienas, paskatīties savu dzīvi kopā un paskatīties savu dzīvi uzreiz holistiski visos mūsu aspektos, visās mūsu izpausmēs. Un kāda tie ir? Mūsu fiziskais aspekts, ja, to, ko mēs varam pataustīt un redzēt, kas tur kaut kur staigā, vai ne? Ir mūsu kaut kāds mentālais prāta aspekts, tas, ko mēs pa visu to domājam, par šo dzīvi, kā mēs uztveram. Ja? Pa vidu starp šiem ir tā kā slānīts, tas ir būs emocionālais aspekts, ja? Kurš tā kā strādā gan uz vienu, gan uz otru pusi. Ja? Un mēs tā jūtamies, kā mēs domājam, un mēs tā arī domājam, kā mēs jūtamies. Un ja tur saimnieka nav šajā konstrukcijā, ja, tad viss, kas ārā mums uzbrūk, kas mūs kairina, ja, tādas reakcijas mums arī pretīm nāk. Un bez šiem mentāliem aspektiem ir mums vēl garīgais aspekts. Un, lai mēs varētu saprast savu seksualitāti pilnībā, mēs nevaram izslēgt savu garīgo aspektu. Un tādēļ mēs pagājušajā nodarbībā izskatījām to, kādā veidā mūsu seksuālā enerģija paplašinās un kā viņas izpausmes transformējās atbilstoši tam, kā notiek šī te evolucionēšana, ja, no rupjākā uz smalkāko, kur katrā no šiem te enerģijas pārstrādes stacijām, ko mēs saucam par čakrām, ja, tās, kuras pārstrādā mūsu rupjāko enerģiju smalkākajā enerģijā. Kas tur tajā mirklī notiek, un lai ilgi pie šī nepaliktu, jums ir vienmēr iespēja paskatīties šo te nodarbību. Es tikai minēšu, ka tātad, ja pirmajā čakrā mūsu seksualitāte patiešām viņai ir reproduktīva nozīme, ja, un viņa ir pilnīgi neapzināta, viņa ir tāda instinktīva, ja, un viņa ir plus vīrišķā zīme. Ja, tātad vīrieši ir tie, kuri ir virzīti šī mirklī, tie ir tie dodošie. Ja. Otrajā čakrā mūsu seksualitāte pārvēršas par juteklību, par baudu, kas arī ir saistīta, kā jūs saprotat, jau ar emocijām, mūsu baudu, mūsu lapatiku, ja, mūsu kaut kādu to sajūtu, mūsu garstāvokļiem, kā mēs dzīvojam šajā pasaulē, cik mēs esam pieņemoši, plūstoši, ja, un šajā otrajā līmenī šai enerģijai ir tāds sievišķīgs raksturs, un tieši tā, sievietes ir tās, kas dod šo, ja, to maigumu, un kuras vairāk spēja baudīt savu ķermeni, savu brīnišķīgo šo te bāzīti, kuru te ir ienākusi šajā pasaulē. Trešajā čakrā, tad, kad mēs izprotam to, kādā veidā tas darbojās, izprotam savu prāta lomu seksuālajā enerģijā, ja, ka mūsu racionālam prātam, mūsu kaut kādam tam, kurš tur rēķina un domā, viņam
tādā operatīvā nozīme, viņam zūd seksualitātes laikā. Ir labi, ja mēs strateģiski skatāmies mūsu apziņu ar prāta kaut kādām augstākām izpausmēm, mēs skatāmies un pieņemam kaut kādas lietas, ja? Bet tas, kas notiek ikdienā mūsu prātā, mūsu rupjajās domās, ja? Tur gribu, kas tur problēma, kur, kā risināt un kā, ja? Šī gadījumā tas nav palīgs mūsu seksuālajai enerģijai, tieši pretēji. Bet, ja mēs izprotam, kā tas darbojas, ja mēs zinām, kā tas ir veidots, cik dievišķīgi tas ir veidots, ja mēs saprotam, kā mēs varam uz to iedarboties, kā mēs varam palīdzēt šai enerģijai tātad attīstīties, plūst, redzēt, kurā vietā viņai ir bloki, kurā vietā viņai kaut kādas rētas, tad mēs spējam šīs rētas dziedināt. Un šajā mirklī mēs varētu uzskatīt, ka trešajā čakrā, tad, kad mēs pieslēdzam savu apziņu klāt, prātu savu klāt šai seksuālai enerģijai, viņa kļūst dziedinoša. Mūsu partnerattiecības kļūst dziļākas, izprotamākas. Mēs sākam pieņemt viens otru, mēs sākam atbalstīt viens otru. Mēs saprotam, ka mūsu došana, dalīšanās ir tikpat jaudīga un mēs tikpat iegūstam dodot, nekā mēģinot tikai kaut ko paņemt priekš sevis, tā kā tas bija zemākajās izpausmēs. Jo vienalga, vai kā tur būtu, gan pirmajā, gan otrajā čakrā šī enerģija izpaužās diezgan egoistiski. Mēs tā kā skatāmies, kur mēs dabūsim to baudi, dodiet man, es gribu ne šito, es gribu tā, es gribu šitā, tu man nespēji dot, Un trešajā čakrā, tad, kad mēs atveramies viens otram, tad, kad mēs ar savu apziņu mēs pārvaram tās pretrunas. Ja būtībā jau tās pretrunas rodās no tā, ka mēs skatāmies pārāk šauri uz lietām, uz attiecībām, uz arī seksualitāti. Mēs spējam to paskatīties tā plašāk. Mēs varam pieņemt gan savu partneri ar visām tām pretrunām, kas viņam ir, gan visu pasauli ar visām pretrunām. Tātad. Un tad mēs kļūstam, mēs dziedinamies, jo mēs varam atbrīvoties no aizvainojumiem, mēs varam atbrīvoties no vainas un kauna apziņas, no bailēm, no kaut kādas tur neizdošanās, no vēl kaut kādiem tiem nosacījumiem, visām tām pārliecībām, visām tām programmām, kas mums prātā ir ieliktas un kuras patiesībā tikai to vien dara, kā traucē mums šo izdzīvot šo seksuālo enerģiju, piepildīt viņu savā dzīvē. Lūk. Un tad, kad tas notiek, tad, kad mēs tiekam to galā, realizējam šo enerģiju trešajā čakrā, tā varētu teikt, realizējam. Realizējam no vārda, izprotam, realize. Mēs, tur tas, un mēs tur saliekamies, un viņi ieplūst sirdī. Un sirdī mūsu seksuālā enerģija kļūst par mīlestību, tā ir meditācija tādā mirklī. Un viņa tad kļūst tik smalka, tik smalka, ka mēs pat tālāk 5., 6., 7. čakrā neiesim. Jo tur mums ar formām un ar izpratni šobrīd vēl būs grūti. Mums vajag pieredzēt to. Jo vārdiņi, mēs varam samācīties vārdus, un no tā mums nebūs ne silts, ne augsti. Bet izskatīsim vismaz šo te, vismaz, tas būtu brīnišķīgi, ja mēs spētu pieskārties, kaut kādā veidā, un savienot visus šos te līmeņus. Jo jūs saprotiet, tas, ka mēs paplašinamies, tas, ka mēs izprotam šo enerģiju plašāk, tas jau nenozīmē, ka mēs zaudējam savu saiti ar apakšējām izpausmēm, Tas nenozīmē, ka mēs zaudējam iespēju bērnus radīt vai baudu būt no seksa. Tieši pretēji, vēl jo lielāku baudu mēs spējam būt. Bet mums ir jāatcerās, lai šī enerģija mums plūstu, mums ir šīs te divas polaritātes, vīrišķā un sievišķā. Kā mēs noskaidrojam? Pirmā čakra vīrišķā, otrā čakra sievišķā, trešā čakra vīrišķā,
virziens, uguns. Jā, es gribu, es varu, jā, es virzos līdzi. Un ceturtā, sievišķā mīlestība, jā, mīlestība, sirds enerģija. Un mums jāņem vērā tas, ka, lai šī enerģija kustētos, vizualizē. Tas, kas man bildē šobrīd nav ko parādīt, bet vizualizē. Vīrieša enerģija izteikti kustās, virzās no apakšas uz augšu. No pirmās čakras, ja tāpēc vīriešiem ir tik svarīgi, tāpēc arī diezgan grūti tikt galā ar šo pirmo čakras enerģiju, ja, sevišķi kaut kādos jauniešu gados, pusauģu gados, ja, kad vēl tas prāts nav pietiekami sabalansēts un tās emocijas savukārt ir, un vēl tur šī seksuāla enerģija parādās kā diezgan tāds jaudīgs komponents, un tad ir pavisam grūti. Nu, lūk, tātad vīriešiem šī enerģija virzās no apakšas uz augšu. Ja viņi spēj celt viņu no pirmās čakras uz otro vīriešu, ja, kļūst jau par brīnišķīgiem mīlniekiem. Tur vēl augstāk, tūlīt tās pat izstāstīšu. Sievietēm šī enerģija plūst pretējā virzienā. Sievietēm vajag atvērt sirdi sākumā. Pieņemt vīrieti sirdī, tad viņa plūdīs. Tad tā enerģija dos savas to kontaktu, to virzienu. Vai vismaz juteklību, ja, lai ķermenis juteklību, emocionalitāti pieņem šo vīrieti. Tieši tādēļ vīrietim diezgan nosīt vieglāk ir vienkārši tāds seks, nejūtīgs seks vai kaut kā viņš var apmierināt savu pirmās čakras nepieciešamību pēc atbrīvošanās no saspringzinājuma. Tas, kas vīriešiem rodās, tad, ja šī enerģija neplūst, tad, kad viņa vai nav kur plūst, vai citu iemeslu pēc. Tātad, lūk, jūs priekšā ir bilde ar šīm te čakru sistēmām, un iedomājieties, vīrietim ir jāceļas augšā šajā piramīdā, un savukārt sievietei ir jābūt atvērtai, ja, kā tā enerģija kustētos no pretējās puses, no virspuses, no dievišķās mīlestības. Tātad pāriesim tagad mūsu labas pusi un parunāsim tieši par vīrišu enerģiju, par vīriešiem. Man šī tēma ir tuvākai, jo es jau sāku rēķināt skaitīt kaut kādi 10 vai 12. Tā ir sanācis, palīdz vīriešiem tikt galā ar kaut kādiem dzīves tādiem svarīgākiem jautājumiem, kas attiecās uz kaut kādu apziņu paplašināšanu un tādiem dziļākiem dzīves jautājumiem, bet seksuālā enerģija tur ir klātesoša, un tā ir viena no mūsu tādām jaudīgākiem virzītāju spēkiem, kurus, ja mēs kā vīrieši spējam apzināt, pieņemt, izprast, pārvaldīt un virzīt, viss mūsu dzīve ir brīnišķīgs piedzīvojums. Ja nē, mēs mocamies. Tādēļ es piedāvātu jums tieši uz šo aspektu, vīrišķās seksuālās enerģijas aspektu, arī paskatīties pirmkārt no visiem šiem aspektiem, fiziskā, mentālā un garīgā aspekta, bet sadalīt viņu vēl drusciņu smalkākās tādos līmeņos, un šie līmeņi būs atbilstoši vīrieša dzīves gadiem. No pašas bērnības. Nav taču jums ilūzija par to, ka seksuāla enerģija kaut kur parādās mums tikai tad, kad mums parādās kaut kāds pievilkšanās spēks pretējam dzimumam. Nē. Ja? Seksuālā enerģija ir ar mums, mūsu ķermenī, mūsu apziņā. Nekad nepārtrūkst viņu. Un paldies par to dievišķam, dabam, visumam, kā jūs gribat šo absolūtu
saukts par šo brīnišķīgo iespēju būt mums seksuāliem un līdz ar to dzīvot šajā pasaulē, pieredzēt šo pasauli, baudīt šo pasauli. Ja? Jo arī mūsu vecāki, vai kā mums tas neliktos dažreiz dīvaini, arī ir seksuāls būtnes, un tāpēc mēs šeit spējam būt sanākt kopā un šo mistēriju mēģināt tā kā izprast, kas tad tur ir. Patiešām, mūsu visu cilvēku seksualitāte no pirmā dzimšanas brīža izpaužās kaut kādā veidā. Un dzīves laikā viņi izpaužās līdzīgi sievietēm un vīriešiem, un arī atšķirīgi. Šī atšķirība nav pretstats, bet šī atšķirība ir komplementāra. Ja? Mēs tā kā papildinām viens otru. Tur vienam mīnus, tur otram plus. Tur ir tāds lēma. Un sākumā, tik līdz mēs piedzimstam, un pirmos apmēram 7 gadus, ja, visi tie gadi, kurus es saukšu jums, būs plus mīnus, un šis ir, pieņemsim tā, ideālais modelis, tā kā daba to ir mums, tā kā vēlējusies, ja, lai tā būtu. Tas nenozīmē, ka tas tā notiek mūsu dzīvē, un jūs sapratīsiet, kāpēc. Tātad pirmajos 7 gados, nosacīt 7 gados, mūsu seksualitāte izpaužās caur sevi pašu. Mēs esam autoseksuāli. Ja? Mūsu uzmanība ir vērsta uz sevi, bērna uzmanība. Ja? Viņa centrs atrodas viņam iekšā, visas pasaules centrs, viss apkārt griežās. Vecāki, mamma, ja? Kaut ko nesaņem raudu, kaut ko saņem priecājās. Visi priecājās, visu pasauli griežās apkārt man. Un es arī izzinu sevi un savu seksualitāti. Es arī izzinu caur sevi, caur saviem pieskārieniem, caur to, kas man ir, kāds man tas ķermenis ir, ja? Ko es jūtu tad, kad es pieskaros pie sevis, vai ne? Kad es ieskrienu kaut kādā stabā un tad ir auči, un tad, kad es sāku, teiksim, sevi kaut kādā veidā maigot, vai man tur ir lācīts, ja, šobrīd manam saķebabam tāds periods, ja, viņš to lācīti staigā, un viņš viņu mīļo to lācīti visu laiku, un viņam skaties dibena gaisā, un viņš to lācīti, un pats sevi un visam. Nu, lūk, un šis ir periods, kad mēs esam autoseksuāli, un šī seksualitāte mums izpaužās gan mūsu fiziskajās sajūtās, gan izpausmēs, kā mūsu ķermenis sazinās ar šo pasauli. Ja šis ķermenis uzņem šo pasauli atvērti, ja tas, ko šis ķermenis saņem, ir maigums, ja viņš zina, tas mazais cilvēciņš, viņš pieskrien pie mammas, viņš zina, ka nekad viņam nesāpēs, nekad, lai cik tur mamma būtu dusmīga vai vēl kaut kā, ja, ka viņam saskarsme ar mammu, saskarsme ar tēti nozīmē maigumu, nozīmē patīkams sajūtas. Tad šis ķermenis atverās, jo ķermenis, redziet, viņš nevienmēr darbojās tā, kā mums gribās, un ja tieši šī uzņemšanas sajūtu uzņemšana, viņi ir diezgan autonomi. Ja cilvēks ir pieredzis, kad kāda saskarsme ar citiem cilvēkiem var būt sāpīga, tas ķermenis noreaģē, viņš aizveras ciet un kļūst nejūtīgs. Tas arī ir viss, ja? Un, kā jūs saprotat, viņš korelē arī ar mūsu emocijām. Tātad, ja kāds negatīvs emocijas ir saspringzinājums kaut kāds, ja? Un savukārt tās emocijas un tās sajūtas, kas mums ir patīkams, viņas atslābja. Kā jums šķiet, kurā brīdī šī enerģija virzās, kad viņi plūst? Protams, tad, kad mūsu ķermenis ir atslābināts. Nākošais mirklis, nākošie 7 gadi, ja, gan puikām, gan meitenēm ir homoseksuāli. Ja, lai kā tas neizklausītos, tā ir normāla parādība, kad mēs, puikas, draudzējās ar puikām, meitenes draudzējās ar meitenēm vairāk, viņiem ir šīs te intereses, ja, kad šī seksualitāte, šī pasaules uztvere, veidojās jau tādā kaut kādā saskarsmē ar vienaudžiem tajā pašā, tātad puikām ar puikām, meitenēm ar meitenēm. Un tur mēs atklājam savas kaut kādas tur robežas, tur mēs savu vietu, tur mēs ieņemam tur kaut kādas jau veidojās kaut kādas mūsu attiecības, ja, ar tā paša dzimuma bērniem, cilvēkiem. Nākošais periods, tad, kad mēs
sasniedzam jau kaut kādu 14, dažiem tas notiek ātrāk, dažiem drusciņi vēlāk. Meitenes izaug, puiši izaug, tad mēs kļūstam heteroseksuāli, bet tad ir šis periods, kurā mūsu seksualitāte ir ļoti tāda nenobriedusi. Ja? Mūsu emocijas ir nenobriedušas, mūsu prāts ir nenobriedis, mūsu tikko parādās tāda sajūta, parasti. Tas ir liels pārdzīvojums, parasti tas ir liels izaicinājums jauniešiem. It sevišķi, ja viņiem nav vecāki vai kāds vietas cilvēks, gudrs cilvēks, kas var viņiem kaut ko labi par to pastāstīt un dot viņiem kaut kādu izpratni, kā viņi jūtās, kāpēc tas notiek, ko vajadzētu darīt. Visbiežāk tas ir laiks, kad jaunieši paliek paši tā kā ar sevi, kaut gan viņi paši ar sevi paliek drusciņi agrāk. Par šīm problēmām es jums izstāstīšu drusku vēlāk. Tagad mēs stāstām kopēji, kā tad tas notiek. Ja? Šajā laikā, šajā vecuma posmā ir šie izmēģinājumi. Mēs izmēģinām, kā tā seksualitāte izpaužās, ja? Tad, kad mēs jau spējam būt gatavi, ja? Mīlēties. Un patiešām tas ir normāli, ka tajā mirklī notiek kaut kāda biežāka partneru maiņa. Mums ir ļoti daudz smalku kritēriju, pēc kuriem mums var kaut kādi partneri nederēt, lai kā viņi mums tur nepatiktu vizuāli vai kaut kā. Un ir kaut kādi partneri, kur tieši otrādi šķiet, ka tā, bet tur seks ir brīnišķīgs. Un viss tas notiek priekš tam, lai mēs pieredzētu, saprastu, kā tas atšķirās, ja, paplašinātu apmēram savu izpratni par to seksualitāti, kāda ir. Es saprotu, ka tagad droši vien, kad kaut kādiem cilvēkiem, kuri pārstāv vecmodīgus uzskatus, vai kaut kāds priekšstats, ja tas likties, kā vajag vienu partneri no sākuma līdz beigām tur nodzīvot, un tad tur viss tikai tad jūs zināsiet, kas un kā. Gluži nē. Gluži nē, mēs mainamies, vai ne? Un tas ir tikai normāli, ka mūsu personība mainās, un šobrīd mēs neesam tādi, kādi mēs bijām 17 gados. Un kaut kādai pieredzei mums ir jāiziet cauri, lai mēs kaut ko saprastu šajā dzīvē. Kaut kādu iespējams mēs varam aiztaupīt. Ja mums ir pareizi skolotāji, ja mums jau šie uzstādījumi ir pareizi, tad mēs varam aiztaupīt diezgan daudz kaut kādas sāpes, pārdzīvojumus, bet tas mums diezgan reti notiek. Mums ir šādi skolotāji. Es būtu laimīgs, ja man būtu tāds skolotājs. Gan kaut kādos tikpat 14 gados, tikpat 45 gados, ja man būtu skolotājs. Tad, tādā mirklī mēs, gan sievietes, gan meitenes un puikas, izmēģina visādus partneru pamaiņu. Nākošajā 7 gadē, apmēram, ja, kad cilvēki kā nobriestāki, viņiem izveidojās vairāk vīriešiem tieši mērķtiecība, viņam ir kaut kādas savas ambīcijas jāpiepilda, viņam jāizveido kaut kāds savs tur uzņēmums, kaut kā šajā sociālajā sistēmā kaut kā jāatrod savu vietu, ja? Arī jārealizējās, jāizprot, ko es varu, ko es spēju, savus kaut kādas robežas atrast. Pārkāpt viņam pāri, ko vairāk iemācīties. Tieši tāpat tās arī notiek ar mūsu seksuālo enerģiju. Kā tas ir forši, kad var tur, nezinu, 14, 15 gados pamainīt meiteni, bet tad, kad tev ir šis partners, un kad arī tu jūti, ka jā, tas iet rutīnā, un kaut kas tur vēl, varbūt kaut ko vēl var pamainīt. Un tād mēs, vīrieši, jā, ir tendēti vēl paplašināt savas šīs izpratnes par seksualitāti. Ja mēs saņemam šo baudu, šī bauda, kā jūs saprotat, bauda nav ilgspēlējoša parādība. Parādās aiziet. Un tas svaigums, ja, baudas svaigums, viņš arī pazūd kaut kādā mirklī. Un tad vīrieši meklē, kur vēl ir kaut kādas tur iespējas, ja? Un tad varbūt kaut ko
kāds vienkārši pamaina savu partneri, nezinu, vidi, vietu vai kaut kādus ārējos apstākļus, bet tikpat labi vajadzētu arī kādam ir nepieciešams paskatīties, kas notiek savādāk, ja tur kaut kādās citās kombinācijās to izdara. Kas būtu tur, nezinu, vienam otram, piedodiet, vai vienam otram. Jūs dzirdat mani? Ja. Vai vienam otram tur kaut kur, nezinu, pat apletnīti gribās pastaigāt vai kaut kur tur, nezinu, tur ir ļoti daudz veidu. Ir ļoti daudz veidu, kā mēs, vīrieši, nu, tātad sākam aizdomāties par to, ka nu, varbūt aiz tās robežas vēl kaut kas ir. Varbūt, ka tomēr tur ir kaut kas vēl jaudīgāks, vēl svarīgāks, vēl kaut kas. Un tādā veidā mēs arī paplašinām savu pieredzi, ja, savu juteklīgo pieredzi, savu arī prātu pieredzi, seksuālo pieredzi. Taču šī dinamika tajā mirklī ir horizontāla. Ja? Ja jūs saprastu, mēs meklējam ārējos apstākļos. Mēs meklējam, vīrieši meklē kaut kādās ārējās izpausmēs. Vai tur, nezinu, citi ādas krāsā meiteniem tur patīk. Tur lielākas krūtis, pamēģināt mazākas krūtis. Kaut gan jūs saprotat, ka tam nekādas nozīmes patiesībā nav. Un tad, kad šī horizontālā pieredze ir kaut kādā veidā apmierināta vai apgūta kaut kādā veidā, tad tie laimīgie vīrieši pielec viņiem, kā šī dinamika neapšaubām. Viņai ir jābūt. Ja? Es nedomāju to pašu. Bet viņa virzās nevis horizontāli, bet vertikāli, dziļumā. To, ko mēs varam izdarīt tikai ar vienu partneri. Tikai ar vienu. Ja mainot, mēs varam kaut kādas tās āršķirīgās, tās vienkāršākās izpausmes kaut kā pamainīt, bet tur nav atbildes. Ja? Tur nav piepildījuma, tur nav gandarījuma. Tas gandarījums var rasties tikai tad, kad mēs ejam dziļumā. Ko nozīmē dziļumā? Smalkumā. Ja? Tad, kad mēs sākam tieši tā to izprast, dot, ņemt, mēģināt atvērties savam partnerim. Kā mēs varam atvērties savam partnerim? Mums sākumā jāatverās ar sevi. Mums jābūt godīgiem ar sevi. Mums jāsāk sevi kā vismaz ieinteresēties par to, ko es patiesībā jūtu. Es jūtu vispār kaut ko. Ja? Ko es gribētu? Tanī mirklī. Un lai tā ir otrs ieguldījums jums šodien arī pilnīgi nenovērtējums. Tanī mirklī mēs pagriežam uzmanību pret sevi. Uzdodam šo jautājumu. Kas manī notiek? Kā es tur varu piekļūt? Kā es varu sevi saprast? Bams, tanī mirklī šī enerģija sāk plūst. Tanī mirklī mēs kļūstam par super cilvēkiem. Visumā mēs sākam kļūt interesanti. Dzīvē mēs sākam kļūt interesanti. Mums parādās potenciāls mainīties, augt, kaut ko mainīt, kaut ko izmest, kaut ko ārā, tas, kas mums nav vajadzīgs, atbrīvoties, atlaist to, kas mums sagādā grūtības un sniegties un pieņemt to, kas nāk, nebaidīties no tā. Tanī mirklī trešajā čakrā šī enerģija sāk plūst. Mēs atveramies, jo augstāk mēs šajā virzībā kustamies, jo dziļāk mēs viens otrā varam sajust, savienoties. Ja? Un vīriešiem tanī mirklī, kad viņi ar vienu sievieti iet dziļumā šajās seksuālās enerģijās, protams, ka viņiem notiek ļoti liels pārvērtības viņu dzīvē, ja? Viņu tādā pārliecībā par sevi, viņu vispār tajās spējās, ko viņš
kā viņš sevi uztver šajā dzīvē. Un šī seksuāla enerģija tādā mirklī atverās vairāk un vairāk, un agri vai vēl mēs nonākam pie tā, arī vīrieši, pieauguši vīrieši, ka šai seksuālajai enerģijai ir garīgs izpausmes. Proti, ka šis ceļš, šī savienošanās, viņa praktiski ir bezgalīga. Un līdz ar to viņai nav mērķis. Nevaram pateikt, mums tagad sasniedz mērķi, ko es tur pastāvēšu pagaidīt. Būs labi, jāskatīšos jaunu mērķi. Ne? Kā mainās visa izpratne par to seksu. Tur nav mērķis, tur nekas nav jāsasniedz. Tur nav nekas, kas ir formā. Bet tā ir absolūta plūsma. Tad, kad no šī sasprindzējuma, kas nāk, ja, tas, kas sākumā sagādā mums kaut kādas vilkšanās un sāpes, pēkšņi mēs varam viņu piepildīt sirdi un sajust, kā patiesībā tā mīlestība atrodas katrā no mums iekšā. Ja, tad, kad mēs savienojamies, tur mēs atklājam šo bezgalīgo pasauli, savu nemirstību, savu dziļāko dzīves jēgu. Un tad mēs pievēršamies tantrai. Ja? Jo tantra mums ir tā mācība, kura spēj jebkuru dzīves aspektu padarīt par kanālu, kurā mēs varam sasniegt savu virsapziņu, kurā mēs varam sasniegt savu dievišķo būtību, dievišķo sūtību. Tas ir garš ceļš, bet es pieļauju, ka katrs no jums, tāpat kā es, tāpat kā daudz cilvēku, lielāko daļu no šī ceļa ir jau izgājuši. Ja? Un sapratuši, ka šajā dzīvē seks, ja? Nekādu piepildījumu mums neradīs. Ne sievietēm, protams, arī, ja? Bet arī ne vīriešiem. Un kā savu seksuālu enerģiju caur tādu ja? Mēs varam diezgan ātri iztērēt. Jūs esat redzējuši tādus vīriešus ar iztērētu seksuālu enerģiju. Viņš ļoti viegli atpazīt, viņi tādi nekādu, tad sašķelkuši, ja? Nekas dzīvē viņam vairs neinteresē, ja? Nav viņam idejas nekādas. Viņi izpilda kaut kādas savas funkcijas dzīves. Viņam var likt kaut ko darīt. Viņi varbūt tad izdara, bet tās dzirkstas nav vairs. Nav tā, kas padara šo cilvēku interesantu, ja? Kas padara viņu tādu pievilcīgu. Ja? Un tāpat tās arī ar sieviešu. Ar sievietēm, sievišķu enerģiju, bet par to mēs citu nodarbību paņemsim. Tātad, kad mēs pievēršamies tantrai, un tad, kad mēs izprotam, ka šī seksuālā enerģija, ka mēs varam viņu kaut kur apakšā sajust, bet augšā viņa ir tik plaša, ka sirdī arī seksuālā izpausmē cilvēki, kurus tātad meditē kopā, viņiem nav nepieciešama šī fiziskā saskarsme vairs. Ja mēs spējam 4. čakrā savienot mūsu seksuālo enerģiju, mēs spējam sasniegt tādus sajūtas, tādus stāvokļus, kādas tajā vienkāršajā, parastajā, to, ko mēs saucam par dežūru seksu, mēs nekad dzīvē nevaram sasniegt. Ja, tas ir kaut kas pavisam nesalīdzināms. Ja. Tas ir absolūts plašums. Mēs spējam savienoties ar šo kosmisko visumu apziņu un atgriežoties no šī ceļojuma. Mēs nekad vairs neesam pērni, mēs nekad vairs neesam tādi paši, kā bijām līdz šim. Ļoti liels izmaiņas notiek tajā. Un vīrieši tādā mirklī, kad viņi sasniedz šo apziņu stāvokli, viņi kļūst brīvi no seksa. Viņi kļūst brīvi no seksuālās enerģijas. Jūs sapratiet? Visādā nozīmē brīvi. Jo tādā mirklī, kad mēs esam kaut kur aizķērušies, vienalga, vai seksuālā enerģija ir tā, kura vada mūsu dzīvi, ja, kurai mēs pakļaujamies, kur ir tik ļoti pārņemta, ka mēs nevaram viņai pretoties. Vai arī tā, kuras mēs pārdzīvojam, ka viņas pietrūkst mums, ka mums viņas nav, mums ir pa maz,
Jebkurā gadījumā mēs esam atkarīgi no tā. Bet tad, kad mēs pilnīgi esam realizējuši viņu, izpratuši viņu, tad, kad mēs esam pieejami arī seksam, jebkurā mirklī, ja? Bet šī seksuāla enerģija vairs nevada mūsu vēlmes, mūsu kaut kādas izpratni par augstākām vērtībām. Mēs esam, ja? Mēs esam atbrīvojuši sevi no iekāres, no kaut kādiem pārliecībām un kaut kādām programmām par kaut kādiem pienākumiem vai par to, kas mums tur ir jāveic, ka mums ir kaut kas no sevis kaut kādā veidā vīriešiem tā kā jāveido, kaut kas jāparāda, ja? Tas ir kaut kāda performance. Kaut kam jāatbilst savādāk. Ja? Es atbilstu tādam seksuālam tēlam, es neatbilstu tam. Tas pāriet tad, kad šī mūsu seksuāla enerģija sasniedz sirdi, tad, kad mūsu dzīve, ja, tās vērtības mums nostabilizējās. Un šīs vērtības, protams, kļūst garīgas, tad mirklī mēs arī savu dzīvi redzam un apzināmies. Mēs apzināmies nāvi. Ja? Un šajā gadījumā vīrieši, tas ir tas vecums, kad mēs esam 50 gadiem, 60 gadiem, mēs esam realizējuši, izpratuši to, un mēs savu garīgo izaugsmu mēs vadam caur šo seksuālo enerģiju, lai izprastu nāvi, lai izprastu šo dzīvi. Ja? Un tas nenozīmē, ka mēs esam zaudējuši savu seksualitāti. Mēs esam pieejami un vienmēr esam gatavi piepildīt savu partneri, ja? Un savienoties un atgādināt viņai par mūsu bezgalību. Brīnišķīga perspektīva, vai ne? Kā jums šķiet? Es vēl neizstāstīju jums par dažādiem tur pa ceļām visādām labumiem, kosmiskiem orgasmiem un tā. Lai nu paliek šobrīd. Mēģināsim saprast, kāpēc un kādos no šiem līmeņiem, kādos no šiem pakāpieniem vīriešus sagādā šie ierobežojumi, šīs rētas un tie aspekti, tie notikumi, kuri traucē šai enerģijai plūst. Pirmajā līmenī, tad, kad mēs piedzimstam, tad, kad mēs sākam sevi sajust. Maz atkal. Pa lielam mums ir 3 lielie seksa skolotāji. Lielie seksa skolotāji, es rādu, tie, kas neredz ekrānu, es rādu to ar pēdiņās, un mēs visus atmaskosim to līdās. Pirmie mūsu seksa skolotāji pēdiņās, protams, ka ir mūsu vecāki, mūsu mamma, ja, mūsu tēvs, mamma, kuri projicē savu seksuālo tumsonību uz savu bērnu seksuālo tumsonību, ja, kuri nedomā nevienu mirkli par viņa seksuālo veselību savu pirmajos gados, ja, kur var gan uzšaut un pakaļ, gan viņi var atraidīt šo bērnu un radīt viņam emocionāls traumas. Tēvi visbiežāk tie, kas paši nezina, kas ir maigums un nav nekad to maigumu saņēmuši, kā viņi spēj šo maigumu kādam dot. Līdz ar to bērns paliek bez tēva maiguma, tēvs priekš viņu. Vīrišķā enerģija nekļūst par šo maigumu, tuvības kaut kādu ekvivalentu. Tāpat tēvi ir tie, kur vienmēr norāda uz to, ka bērnu izpausmes varētu kaut kādā veidā būt traucējošas. Ja? Mēs taču uzņemam šo pasauli, un mēs atdodam atpakaļ caur savām izpausmēm. Un ja mēs uzņemam kaut ko tādu, ko mēs gribam, pret ko mēs protestējam, raudam. Ja? Tāpat puikām, tāpat meitenēm. Bet tieši puikas visbiežāk saņem šo nopēlumu par savu emocionalitāti, ja, par to, kā viņš izpauž savas emocijas. Ja. Neskrien, nebļauj, paklusē, ja, tagad aizver muti, kāpēc tu raudi, vai tu neesi tur puika. Jūs zināt to visu. It sevišķi tad, kad vēl mamma paliek bieži vien pati,
un tēvs tikai tur parādās kaut kādā mirklī, tad māma projicē visu savu izpratni par vīrišķību, visu savu izpratni par vīrišķo seksualitāti, ja, kur viņai, protams, kad ir nepilnīga, kā viņa var būt pilnīga sievietei, īpaši laimīga, kura ir, nu, nezinu, kur ir aizgājis no vīra, vai vīrs ir aizgājis no vīra. Bieži vien tas tā notiek ģimenē. Bet arī tad, kad ģimenes ir pilnas, ja, šī uzmanība un tieši pret fiziskām izpausmēm, maigumu, ja, ir tā, kas nosaka bērnu seksualitāti. Un pats galvenais un svarīgākais, pats centrālākais, tad, kad bērns sāk iepazīties ar savu lingumu, tad, kad bērns sajūt, ka pieskaroties savam seksuālam centram, tad ir kaut kāds savādāks sajūtas. Tā ir arī dabiska vēlme cilvēkam izprast sevi. Jā, tā ir dabīga tāds, nu, kaut kāda nepieciešamība. Un tur ir ļoti daudz fizioloģisku aspektu, kādēļ tas ir veselīgi, kādēļ tam ir jābūt tā. Ja? Cita lieta, kā māmu tas bieži vien ieved kaut kādā neizpratnē, šokā, un tās metodas, ar kurām māma kaut kādā veidā norāda šo savu neizpratni vai neapmierinātību ar savu dēlu uzvedību, ja? Nu, viņas ir ļoti traumējošas. Ja? Respektīvi, rodās kaut kur dziļumā tā izpratne par to, ka to, ko es daru, tas ir slikti. Mans ķermenis, kaut kādas manas sajūtas var būt sliktas, ļaunas. No tā man mamma mani nemīlēs. Es būšu sliktē tādā gadījumā. Ko mēs darām? Aizveramies ciet. Ja pirmkārt mēs zaudējam uzticību mammai, otrkārt mēs iemācāmies puikas, nu, melot, izlikties, slēpties un tā, bet notiek vēl lielāka problēma. It sevišķi tas notiek nākošajā posmā, tad, kad mēs sākam ar puikām draudzēties, ja, no 7 līdz 14, 12, 14 gadiem, tad mēs atklājam, kā šīs pašas seksuālas sajūtas, tāds pats uzbudinājums, mums rodās ne tikai tad, kad mēs pieskaramies, bet arī tad, kad mēs uz kaut ko skatāmies, kad mēs iztēlojamies, kad kaut kādas sieviešu tēli, ja, kaut kādas atsevišķas daļas, kaut kādas noslēptās daļas, tevi sāk mūs uzbudināt. Un tas kā reiz, ja, ir tāda parādība, ko mamma nočikot nevar. Mamma to neredz. Neviens to neredz. Es pats tikai to jūtu. Ja, es pats jūtu šo satraukumu, šo uzbudinātību. Kā jūs saprotat, jebkuri šie manis minētie notikuma apstākļi ir tie, kas šo seksuālo enerģiju apstādina. Pirmajā līmenī, uzreiz fiziskajā, ja. Lingams nepiedar man līdz galam, tas nav tas, par ko es varu būt, nu, gandarīts, ar ko es varu, nu, tā kā būt atvērts, ja, bet tas ir kaut kas tāds, no kā man jākautrējas. Otrajā līmenī tāpat, ja, tur parādās mūsu otrie lielie skolotāji, otrajā līmenī. Ne visiem, viņi nav tik izteikti kā vecāki, bet arī bieži vien ir puikām, tie ir vecākie draugi. Man vismaz tāda bija, un tad, kad mēs tiekamies un tā atklāt runājam ar vīriešiem kursos, ļoti daudziem tādi ir bijuši. Un tie tad, nu, samāca. Tiem ir viss zināms jau par seksu, par to, kā tur ir jādara, kur tur aiz tur jāiet, kā jāmasturbē, kurš ātrāk. Kurš ātrāk tiks galā? Tā, nu, pirmkārt, tad slepeni, otrkārt, tur kaut kā ātri, jā, un mērķtiecīgi. Ja? Jo tad ir mirklī, kad žik, ja, mēs eikulējam, notiek tā eikulācija. Wow! Ja, tāda, forša sajūta, pēc tam tāds mieriņš iestājās, drusciņi tā kā mierīgāk. Lūk, un ja mēs attīstam tieši šo seksuālās enerģijas ceļu, tad viņš ieiet tādā strupceļā, tādā lūpā, ieraugu, uzbudinos, ja? Un, ja es uzbudinos, kā vīrietis, man ir, nu, statistiski, vīrieši var vidēji paspēt uzbudināties, tātad erektēt
un ejakulēt 3 minūšu laikā. Cits ilgāk, cits drusku ātrāk, ja? Bet vidēji 3 minūšu laikā. Ievērot, nevis tas tā notiek, bet viņi var. Viņi to var. Un tādā mirklī, kad šis ceļš, mūsu seksualitātes ceļš notiek tieši tādā veidā, ieraudzīju, vizualizēju vai kaut kādā veidā prātā, prātā es uzbudinos, ja? Tas man saslēdzās ar manu seksuālo centru, un kas ir nākošais vajadzīgs? Nākošais vajadzīgs realizēt to, izlaist ārā šo enerģiju. Tas ir tas stereotips, kurā darbojās ļoti liela daļa vīriešu šobrīd pasaulē vispār. Un, kā jūs saprotat, tas tieši nosaka to, ka šie vīrieši tā vai savādāk paliek, šī seksualitāte viņiem paliek pirmajā līmenī, bērnu līmenī. Ja? Tad visneapzinātākā, ja? Kur vēl senču skrēja pakaļ, tur pa mežu tēviņu skrēja mātītēm, ja? Lai aplēmotu viņus ar savu sēklu. Un tādā pašā mirklī tie paši tēviņi ir uzvilkuši tagad kaut kādas uzvalkus, ja? Bet prātā un seksualitātē viņiem ir tas pats līmenis. Ja? Viņi pie tā nav vainīgi, draugi, ja kāds no jums tāds skatās un klausās. Neuztverat to personīgi kā uzbrukumu. Tieši otrādi paņemiet to kā enerģiju, ja, kaut kādu iekšējo, lai atrisinātu šo jautājumu, jo jūs varat to atrisināt un savu seksuālo enerģiju atbrīvot jebkurā vecumā. Tikai tas princips, kas ir iedomāties, ka mums vajag visos aspektos viņu, šo mūsu seksuālo enerģiju paņemt, paskatīties, izprast, kaut kur putekļus notīrīt, kaut kur aizlāpīt, kaut kādu caurumu ciet. Ja? Iedomājieties, jums stāv garāžā kaut kāda uzparikte, ja? Jūs nezināt, kas tas ir, ja? Kaut kas pussarūsēs, vēl kaut kas, jūs tur mēģināt kaut ko klikšķi, kaut kas rūc, priekš kam rūt, ko. Patiesībā tā ir kosmiskais kuģis, jūs varat lidot kosmosā ar viņu, ja? Bet, lai viņu sataisītu, visu viņu vajag iziet cauri. Gan tur spiedienu pamērīt, gan eļļu nomainīt, gan izprast, ja? Lai tur nebūtu nekas tāds, lai šī enerģija jums plūst ārā. Ja? Un tas tā nav nekāda superkosmosa zinātne. Ir sarežģīti, bet ļoti interesanti. Ļoti interesanti, un tas ir to vērts. Pie kā mēs tur apstājāmies? Pie tā, ka liela daļa vīriešu tā arī paliek šajā pirmajā līmenī. Jo, ja šī bērnības seksuālā trauma ir tik stipra, tad šī enerģija cauri neiet. Cilvēks nejūt sevi, ja, fiziski. Iedomājieties, kā var vīrietis vai sieviete sniegt otram baudu, ja viņš nespēja sniegt šo baudu sev, ja, vai nejūt sevi, kā viņš var just otru. Tieši tas ir tas līmeņa rādītājs. Ja? Tieši tik, cik mēs varam sajust sevi, pieņemt sevi, ja? Būt maigi pret sevi, just, ja? Un baudīt sevi, tieši tik mēs spējam šo baudu dot arī citam. Un tieši tik mēs spējam pieņemt no citu. Ja? Jo cilvēks, kurš nejūt sevi, ja? Kā viņš var pieņemt to baudu un kā viņš var vispār baudīt pieskārienus vai klātbūtni vai seksu. Nesanāk nekādā veidā. Tātad šie ir tie aspekti, kuriem mums ir jātiek, ar kuriem mums jātiek skaidrībā. Ja? Viss tas ir iespējams. Jo ir tehnikas, prakses. Paspēsim kaut ko es jums arī šajā nodarbībā vēl minēšu un iedošu. Tātad mamma, tētis, vecākie bērni, ja, kuri ir skolotāji. Un tad mēs pienākam pie lielākā un jaudīgākā skolotāja, ja, vīriešu seksualitātē. Un ja vīrietim vēl kaut kas ir līdz šim skolotājiem palicis perspektīvā un ir kaut kādas cerības, tad šis skolotājs sagraus visu līdz ruīnām. Notlaucīs līdz zemes virsmu. Un šis skolotājs saucās
porno filmas. Ja, viņa augstība nospied vienu pogu un saņem savai iztēlei, savam prātam, savam smadzenēm visādas bildes, kādas tik vien uziet, un atbrīvojas no šīs seksuālās enerģijas, vispār pat nepakustinot ne pirksti. Kādreiz, ja, atceraties pēc leģendām, tur vajadzēja jāt, bruņinieki jāja atbrīvot savu daļļavu no pūķa. Kauties viņam vajadzēja. Viņam vajadzēja pārvarēt savus bailes, savu slinkumu, celties augšā, vilkt visu tās bruņu vestes, ja? Kam nekad nevarēja zināt, kā tur tas viss beigsies, ja? Bet kā vismaz viņam nosvīst vajadzēja, kamēr viņi kaujās. Tad par to viņi saņem balvu. Ja? Tad viss izlīdzinās. Mēs ieliekam savu piepūli, mēs saņemam balvu. Šobrīd balva mums ir bez piepūles. Mēs varam, ja, atnākt un vispār bez jebkādas tur īpašas, bez kaut kādām piepūlēm, nepārvarot sevi, ar porno filmu palīdzību, atbrīvoties no seksuālās enerģijas, un mums tā daļa jau bijusi nebijusi. Tanī mirklī notiek kas? Mēs, protams, vienkārši zaudējam savu enerģiju, mēs viņu nekādā veidā neceļam augšā, arī viņi paliek tanī pašā pirmajā čakrā, pirmajā līmenī. Un mēs savu dzīves enerģiju zaudējam tādā veidā, ja? Jo mūsu ejakulācija, ja, šī ejakulācija, nejauciet to ar orgasmu, tās ir divas dažādas lietas, dažreiz viņas sakrīt, dažreiz nesakrīt. Mūsu ejakulācija ir kā reiz šīs mūsu seksuālās enerģijas fiziskais ekvivalents. Tā kā mēs zaudējam viņu, tad vīrieši, kuriem jau nav vairs 25 gadi, viņi to vienmēr jūt. Ja? Un jo vecāki mēs kļūstam, jo vairāk mēs jūtam to, cik jaudīga ir šīs enerģijas zaudēšana. Ja? Kad mēs pēc tam dažreiz dienu, dažreiz divas, mēs jūtam, ka mēs neesam savā augstākā enerģijas punktā. Ja? Mums ir kaut kā tur tāda smagi atdūši, kamēr atkal tas viss tātad mūsu ķermenī sakārtojās, atkal viss atnāk savās vietās. Iesim tālāk. Tātad mūsu porno filmas palīdz. Ziniet, tā kā kādreiz bija tā spēle cirks, ja? Jūs tur cīnaties, kauliņi, tur visādi tur virst, ja jūs ejat, un pēc tam jums uztrāpās uz kāzu, un jums ir kāzu nobraucat lejā. Apmēram līdzīgi ir tāpatās ar porno filmām un ar ejakulāciju, ar to, kas notiek vīriešiem, ja viņi nepiepūlās izprast. Ja viņi baidās saskārties ar to, ka kaut ko viņš šī ziņā varētu nezināt, vai kaut kādā veidā viņi varētu neatbilst kaut kādiem priekšstatiem. Un tieši tas ir tas, ko mūsu pornofilms mums arī māca vīriešiem. Ja? Par to, kā seksualitāte ir fiziskā izpausme, ja? Kādam jābūt tam vīrietim, ko viņam tur visam tur rekāts. Ja? Un tad tie vīrieši, kur nav šādā fiziskā formā vai tādās formās vispār, ja? Un domā, jā, man jau tā enerģija tur nav tāda. Es jau neesmu tāda beigais seksuālais tur kāds. Ja? Kaut kā patiesībā jūs saprotat, ka mūsu fiziskais ķermenis neapšaubām varbūt tur pēc kaut kādiem priekšstatiem skaistāks vai neskaistāks, bet tas nav ne vienīgais, ne skaistākais no mūsu tiem cilvēciskiem aspektiem, ar kuriem mēs varam saskārties ar savu partneri. Ne tas dziļākais, ne tas smalkākais, ne tas skaistākais. Bez mūsu fiziskā ķermeņa ir vēl. Tāpat pornofilmas zemapziņā māca vīriešus, ka šajās visrupjākajās izpausmēs vīrieši izmanto sievietes. Izmanto priekš tam, lai sagādātu sev baldu. Un tas nav, protams, pateikts, kur titros neviens neieraksta, bet tas viss ir tādā veidā parādīts.
tādā veidā parādīts. Ņemiet, izmantojiet, tas ir priekš tam, lai jūs baudītu. Kā jūs tur darīsiet to, tas, varat tā, varat tā, varat tā, varat tā, bet būtība paliek tajā. Trešais aspekts, ko pilnīgi nojauc porno galvas vīriešiem. Par to, kā seks un mūsu seksuālā savienošanās, mūsu mīlēšanās ir lineāra un ka viņai ir kaut kāds beigas, kā mērķis, kur mēs realizējam. Ja? Kā viņa sākās? Tas no režisora ārkārtīgām fantāzijām ir atkarīgs. Vai tur santehniski atnāk ciemos, vai kaut kā savādāk tas viss. Bet beidzās vienmēr vienādi ar ejakulāciju. Ja? Tātad vīrietis, sevišķi viņš, tas ir tie vienīgi kaut kādi viņa izziņas avoti. Viņš tā arī saprot, ka te iet kaut kāda labākajā gadījumā, kaut kāda formāla priekšspēle. Ja? Un tad, cik tur vajag, tur tās minūtes 15, 10. Ja? Beigās tu esi ejakulējis un tu esi laimīgs. Un, iedomājieties, ja mums šobrīd šīs filmu budžets, gada budžets pornofilmām ir lielāks nekā apvienotais Hollywoods un Bollywoods kopā ņemot. Ja? Tad jūs varat iedomāties, kāds ir pieprasījums, cik daudz vīriešu tajā vietā, lai veidotu kaut kādus, piepildītu savus sapņus dzīves, ja, un darītu laimīgas sievietes un kopā attīstītos, kopā iet šo garīgo, brīnišķīgo dzīves ceļu, un vienkārši sēž tur un zaudē šo savu enerģiju pa lēto. Ja? Un jūs saprotat, ja tas notiek pa lēto, tam līdz nāk kā balva, tam nāk atkarība. Jebkāda bauda, kas tiek saņemta bez piepūles, rada mums atkarību. Ja? Dopamīna atkarība. Tur būs. Un mēs nevaram tam stāties priekšā. Sevišķi, ja mums nav, mēs neesam apzināti, ja mēs neesam savā centrā, ja vīrieši nav droši, pārliecināti par sevi. Ja? Ļoti viegli uz to mēs paļaujamies vīrieši. Ja? Un tādā veidā, un es varētu nosaukt vēl vairākas šos aspektus, kādā veidā pornofilmas sajauta galvu, ja, dezorientē un būtībā iedragā šo vīriešu seksualitāti. Varbūt pats galvenais tiešām ir tas, ka starp rindām šīs filmas vai kādi šie porno materiāli, starp rindām viņi dod mums message par to, ka tas viss, ko jūs redzat, ir tas maksimālākais, ko jūs varat sasniegt. Ja? Tas ir tas arī viss. Vairāk nav. Un tās ir lielākās blēņas. Tās ir lielākās blēņas, jo mūsu seksuālā enerģija un tas, ko mēs varam ar viņas palīdzību izdarīt, viņas izpaužās iekšēji, nevis ārēji. Nevis skatoties, ja, kā divi cilvēki tur nodarbojas ar seksu vai izliekās, ka nodarbojas ar seksu, bet tieši mūsu iekšējā pasaulē. Un tas ir neaprakstām, un to neviena pornofilma, ja, neviens režisors to nekad neattēlos, tas nav iespējams. Un no malas uz šādām izpausmēm, uz šādu skatīties nav interesanti, jūs neko neredzat praktiski, ja, tur nenotiek nekāda darbība, un tas jūs noteikti neuzbudinās skatoties no malas. Tātad, jā, šai seksuālai enerģijai, tādā mirklī, kad mēs spējam atbrīvoties no šīm programmām, spējam sevi sadziedināt emocionāli un līdz ar to arī fiziski, jo arī šie bloki, kas atrodas mums, ja, viņi arī ir gan emocionāli, gan fiziski, gan sievietēm, gan vīriešiem. Un vīriešiem viņi sakrājās mugurā, kā mugursāpēs, kā tās izpausmes, kā jūsu dzīve nav harmoniska, kā kaut kāda saspringzinājuma, kaut kāda
atbildības sajūtu, ko jūs uzņematies uz sevis, kompensējot to visu, vai kaut kādā veidā vēl kaut kas traucē jums piepildīt to potenciālu, ko seksuāla enerģija jums dod. Tādēļ mums vajag, kādi tie soļi varētu būt mūsu vīriešiem, lai viņi varētu dziedināt sevi, tikt klāt šai seksuālai enerģijai, attīstīt viņu, ja? Un savienoties ar sievišķo enerģiju. Ar tikpat gatavu, ar tikpat atvērtu, ar tikpat atbrīvojušos no aizspriedumiem, par kuriem, ja jums būs interesi, mēs varētu kā sievišķo enerģiju parunāt mūsu nākošajā nodarbībā, ja jums tāda interesi būs. Un tādā mirklī, kad atverās visas šīs čakras mūsu pieņemošās un dodošās, pieņemošās un dodošās, un šī enerģija sāk plūst, tādā mirklī, kad vīrietis piepilda sievieti pirmajā čakrā, sievieti jums piepildīt, šī enerģija pārplūst viņai, ja? Un viņa no otrās čakras sāk dot viņam pretīm šo savu maigumu, kas izpaužās visā, ja? Viss tas, ko viņa grib, kaut kādā veidā rūpēties, pasniegt viņam ēdienu, lai tas ēdiens būtu garšīgs, ja? Lai tas vīrietis vienmēr būtu tīrs un lai viņš vienmēr izskatītos labi. Un šī mirklī vīrietim šīs rūpes tiek aiztaupītas. Ja? Vīrietis uzņem šo bez nosacījumu praktiski, ja? Bez nosacījumu maigumu no savas sievietes un rada sevī pārliecību. Jā, es esmu patiesībā jaudīgs pipars. Es varu daudz vairāk nekā es šobrīd varu. Ja? Man ir šis atbalsts. Jūs nevarat iedomāties, cik jaudīgs ir šis atbalsts tad, kad sieviete var pieņemt arī vīriešu kļūdas. Viņa var pieņemt arī viņa kaut kādas nepilnības vai kaut ko tādu, kur viņš vēl mācās. Viņam neveiksmes. Ja? Jo pamatā, būtībā šī enerģija plūst pareizi, tad mēs nekur nepaliksim. Mēs sasniegsim savus mērķus, mēs piepildīsim savas ambīcijas. Mēs izvēlēsimies vienmēr tos pareizākos un tādus jaudīgākos izaicinājumus priekš sevis, ja, lai mums būtu gandarījums viņus sasniegt. Un tas vienmēr iet pāri savai sētai. Vienmēr, ja nekad vīrietis piepildot savas ambīcijas nevar piepildīt, izveidot tur, uzceļot sev kaut kādu piecstāvu māju pašam sev un sakrājot tur, autoparku vai vēl kaut ko. Beigās šī enerģija teiks jums priekšā, ka tas ir tikai resurss. Tas ir resurss priekš tam, lai jūs attīstītu savu iekšējā pasauli. Un attīstīt jūs varat viņu tikai dodot. Ja? Tad jūs piepildīsiet sevi, vīrieši. Un seksuāla enerģija tanī visā procesā strādā ļoti svarīgi. Centrāla loma, tā ir tāda kā esence. Ne tikai mūsu attiecībās, bet arī, protams, visās mūsu dzīves izpausmēs. Lūk, apmēram tā. Ja mēs kaut kādā mirklī palūkosimies vēl drusciņu smalkāk, mēs atradīsim šo kopsakarību starp seksuālo enerģiju, mīlestību, virsapziņu. Un virsapziņa, principā, tā ir mūsu saite ar bezgalīgo. Un proti tad, kad mēs savā apziņā saskaramies ar to, ka mēs neesam tikai ķermenis, mēs neesam tikai emocijas, mēs neesam tikai mūsu prāts. Ja? Ka šī seksuāla enerģija kaut kādos šīs pīķa brīžos, mūsu virsotnes brīžos ļauj mums ielūkoties tajā stāvoklī, kur nav laiks, kur nav telpa, kur nav mūsu prāts, nav nekāda šī mūsu prāta spēja fraktēt.
ja, salikt formā šo dzīvi. Un mēs jūtam savu savienošanos ar visu. Tad mirklī mēs jūtam savu nemirstību. Ja? Jo viss tas, kas mēs neesam, viss tas, kas mums ir laicīgi iedot šajā dzīvē, mums no tā būs jāatvadās. Visas fiziskās mūsu izpausmes, mūsu ķermenis, mūsu personība, mūsu vārds, visas tās baudas, lūdzu, nekur izbaudiet. Ja? Tie ir viļņi, tā ir plūsma. Ejiet tiem līdzi. Bet neaizķeraties tur. Neaizķeraties nevienā no šīm līmeņiem. Dažiem liekas, ja es atklāšu seksā baudu, es kļūšu tagad par brīnišķīgu mīlnieku. Un tā notiek. Ir pāri, kur ir brīnišķīgi mīlnieki. Ja? Tad, kad vīrietis spēj uzlauzt šīs savas bruņas emocionālās, ja? Kuras tur radušās no bērnības, neraudīja, ja? Tur nepārdzīvo, nelīdzpārdzīvo, nejūt. Viņš pēkšņi sāk just, viņš saprot, ka jā, gan uzņemtās kaut kādas sāpes. Jā, tas ir pārdzīvojums, bet arī bauda tur ir. Un es varu just abus. Kur ir vērtība? Vērtība ir tajā, ka es varu just. Ja? Mēs bieži vien atsakamies just sāpes, bet mēs līdz ar to mēs nejūtam arī baudu. Un šī mirklī, tad, kad vīrietis spēj noņemt, ja, šīs programmas no sevis un sāk just, viņš var kļūt par brīnišķīgu mīlnieku. Un, ja pretī, protams, arī sieviete, kas jūt, ja, kur neatsakās no savu ķermeņa, kur negrib kaut kādu citu ķermeni, kaut kādu tādu, ko viņa redzējusi kaut kādā žurnālā. Bet ja viņa mīl savu ķermeni, ja, izturās pret viņu maigi, izturās mīlestību, ja, tad viņa arī jūt šo ķermeni. Un tad ir tas gandarījums, ka šie ķermeņi savienojās. Nekur nav jāskrien. Nekādi mērķi nav jāsasniedz. Esiet kopā, un pēc mirkļa jūs āda sāks degt. Jūs sapratīsiet, ka caur jums iet tāda strāva, ja, un jūs varat vienkārši tur būt un baudīt. Ja. Un tas jau ir brīnišķīga transformācija. Tad lūk, vīrietis, kurš un arī pāris, kuri kļūst par brīnišķīgiem, baudpilniem seksuālajiem partneriem, kādā mirklī sajūta, ka tas nav viss. Ar to mums nepietiek, mums nav gana. Cik var? Ir patīkami, ja? Ir forši, bet agri vai vēl, un pie tā mēs bieži pienākam. Ja? Mēs nonākam pie rutīnas, un attīstības nav. Tik, cik mēs esam pieraduši, mēs ejam vienmēr vienu un to pašu ceļu, visvienkāršāko ceļu, ja? Kā lai atkal, tas bija tur sākums, pēc tam tur, ok, labi, ja? Un diena no dienas mums šī saskarsme, šī svētā saskarsme, šis rituāls, kas patiesībā ir tāds mūsu juteklībai, mūsu apziņai bezgalīgs, viņš kļūst par tādu diezgan rutinētu lietu. Ja? Tādēļ arī šis nosaukums dežūra seks. Ja? Izdarām kaut kādas savas lietas, vīrietis atbrīvojās no liekas enerģijas, sieviete tā kā sieviete, labi, es vēl tur, man ir normāli, vai par to es varu kaut ko dabūt, ja, jo ja sieviete nejūt baudi, agri vai vēl tas kļūst par dīlu, ja, tad viņi saka, nē, šodien es nevaru, bet rīt nopēc man tur kaut ko. Ja. Un tā tās attiecības ir, un caur to mēs atdalamies. Kas ir pamatā? Mēs gaidām no otra kaut ko, ja. Man tāds tas seksuālais partners neīpaši ir gadījies, ja. Es te būtu, man tā kā būtu viss kārtībā, es te tā, bet viņš te nē, ja otrādāk vai vēl kaut kā, bet būtībā mēs tādā gadījumā esam it kā bezspēcīgi, mēs to uzņemam kā kaut kādu, pašu par sevi saprotam un tādu programmu, kas neattīstās, mēs sevi apzaudējam. Ja? Būtība ir tāda, ka visu to mēs varam izprast, visu to mēs varam iemācīties, un savu šo enerģiju mēs varam palaist, ja mēs izprotam sevi, izprotam to, kā tas darbojas. Lūk, un tad, ko, ja jau tā ir nodarbība, tad ir svarīgi, lai jūs kaut ko arī iznest ne tikai kaut kādās manos tūkojumos no tantras mīlestības viedumu,
ja, bet arī iegūt kaut kādas prakses un kaut kādu virzienu, lai pirmkārt pārbaudiet sevi, vai jums ir radies kaut kas līdzīgs iedvesmai. Ja? Jo, ja jums šī iedvesma ir, viņi jums ļoti, ļoti var palīdzēt jūsu dzīvē. Tā var būt tāda laba motivācija, pozitīva motivācija. Es gribu, esiet droši, jūs varat. Ja? Un vienalga, neatkarīgi, vai jums šobrīd ir partners, vai jums šobrīd nav partners. Seksuālā enerģija, to, ko jūs varat sajust ar viņu, iepazīties, ja? Jūs varat to darīt arī katrs pats ar sevi. Un tas ir visvērtīgākais. Ja? Mums tikai tā šķiet, ka mēs tagad aiziesim tur uz zāli vai uz kaut kādām sacensībām un tūlīt pacelsim to lielo smagumu, to štangu. Ja? Kas tur ir? Izrādās, ka nē, ka mums vajag sākumā aiziet un ar mazākiem svariem drusciņi patrenēties un saprast, kas tur, kādi tie muskuļi tur darbojās, cik viņi mums patiešām ir spēcīgi. Un šie muskuļi mums ir. Vajag tikai viņus trenēt. Nu ko? Pirmais no muskuļiem. Es jau pa viņu minēju, bet ņemiet to savā arsenālā. Šis pirmais, galvenais muskulis vai durvis, tā ir apzinātība. Ja? Tātad tik līdz jūs spēsiet būt apzināti, tik līdz jūs spēsiet atčekot sevi tekošajā mirklī. Ja? Ne tikai savu ķermeni, savus prātus, savus domas, kur es esmu, kāpēc es esmu, kas ir svarīgi patiešām, kas nav svarīgi patiešām, ko es jūtu šobrīd. Varbūt, ka es baidos, varbūt, ka man ir kauns, varbūt, ka es jūtu kaut kādu vainas apziņu, vai es esmu aizvainots, vai es esmu augstprātīgs, vai vēl kaut kas ar mani notiek. Ja? Nebaidīties to ieraudzīt, jo tikai tā mēs varam no tā atbrīvoties. Un tādā mirklī, kad mēs pagriežam šo uzmanību, arī seksualitātē. Kas man? Es jūtu sevi. Ja? Ko es gribu ar to? Un tik līdz tas notiek, arī tik līdz jūs sākat praktizēt šo apzinātību, tā viss jūsu iekšējā pasaulē sāk pārvērsties. Līdz jūsu iekšējā pasaulē sāk pārvērsties jūsu ārējā pasaulē. Tās izpausmes, ko jūs redzat, tie kairinājumi, kas jums ir. Ja? Pēc ļoti vienkārši. Un paša galvenā visuma likuma, karmas likuma. Ja? Cēloņu un seku likumu. Tik līdz jūs iekšēji kļūstat piepildīti, jūs iekšēji kļūstat pašpietiekami, jūs sākat just sevi, jūs sākat baudīt sevi. Ja? Tā arī attiecīgi jūsu attiecības ar pasauli mainās. Ja? Jums šī pasaule kļūst baudpilna. Es neesmu redzējis nevienu cilvēku, kurš ir brīnišķīgs, mīlnieks un kurš ir pārpildīts ar seksuālo enerģiju, kurš pilnīgi izpauž šo enerģiju caur sevi, ja? Grandiozi un dzīvē nelaimīgs cilvēks. Nē, to es nevaru. Nav tādu. Nav tādu. Un pirmām kārtām vienmēr mēs sākam ar sevi. Mēs varam sākt paši. Un tad, kad mēs kaut mazliet apzinām sevi, kaut mazliet izprotam, kā tas viss darbojas. Atveramies otram, skatāmies, jā, ir saslēgts. Ja. Pirmajā līmenī, pirmajā čakrā mums neko tur nevajag. Visu ir padomājis daba par mums, jā, ja pat mēs tur ciet acīm, vienalga mēs atradīsim kur ko. Bet viss, kas notiek augstāk, tur ir vajadzīgi mūsu piepūli. Lūk, tieši tādēļ tas ir tas, ko es jums ļoti, ļoti iesaku. Sāciet ar apzinātību, ar apzinātības praksēm. Un galvenā apzinātības prakse mums ir meditācija. Meditācija. Tas mirklis, tas laiks, ko jūs sev dodat, ja? Lai jūs spētu izveidot sev telpu brīvu no ikdienas rupjām domām, brīvu no visām tām programmām, kuras jūs pārņemat. Kad jūs sākat būt ar sevi, pieņemt sevi, ja? Pamazām, tur tie ziedi atvērsies.
tur jums parādīsies pareizie jautājumi attiecībā pret sevi. Ja? Un tad, kad rodās jautājumi, tad rodās arī atbildes. Lūk, kas mums ir galvenie palīgi gan mūsu apzinātības praksēs, gan mūsu seksuālās enerģijas apziņā, gan mūsu dzīves zinātnē, dzīves enerģijā. Pirmkārt, mūsu uzmanība, numur 1, koncentrēta, fokusēta, nepastarpināta uzmanība. Ja mēs spējam savu uzmanību pārvaldīt, tad mēs spējam savu uzmanību vērst no ārpus uz iekšpus, no iekšpus uz ārpus, un ievērot to, ka tagad es skatos uz āru, un tagad es skatos uz iekšu. Šī ir mana iekšējā pasaule, šīs ir manas problēmas, ja? Šī ir ārējā pasaule. Viņas izpaužās šādā veidā. Ārējā pasaule ir mūsu iekšējās pasaules atspūgs. Ja? Mēs iekšēji neesam laimīgi, ja mēs neesam piepildīti, ja? Tad mēs būsim dusmīgi, aizkaitināti un indēsim to ārējo pasauli un arī saņemsim no ārējās pasaules to pašu monētu, neko citu. Ja? Tātad, tik līdz mēs ievērojam, tad ar mums kaut kas nav. Ja? Tas ir pirmais solis. Lai ievērotu, mums vajag pārņemt vadību par savu uzmanību. Tas ir meditācijas prakses. Nākošais, ko mēs darām, ja? Tad, kad mēs šo uzmanību savu vēršam, mēs varam saprast, ka šī uzmanība un šīs uzmanības tāda izslēgšana. Gadīgi, izslēdzam. Tātad, kā virzot šo uzmanību kaut kur. Es spēju viņu virzīt šo uzmanību. Un jūs varat atklāt, ka tur, kur es šo uzmanību virzu, tur arī tā enerģija man plūst. Tas attiecas arī uz seksu. Proti, vīriešiem, ja mana uzmanība tajā mirklī būs manā prātā, un es tur veidošu kaut kādus tēlus, kas man ir pieraduši uzbudināt, ja es skatīšos uz savu seksuālo partneri un mēģināšu uzbudināties no kaut kādām pierastām lietām, tad jūsu seks arī galvā turpat notiks. Tas arī ir fakes, tas ir erzats seks, tas, kas notiek jūsu bildītē, mūsu prātā, un viņš nerada jums pieredzi. Ja? Tas ir pieredzes apmāns. Tāpat kā tās brilles, kuras jūs tagad tur uzvelkat, un tad jūs tur visu kaut kur atrodaties. Jūs it kā iekšēji pārdzīvojat, bet tā ir fake pieredze. Savam prātam jūs varat samelot. Jūs savam prātam samelosiet, bet savam ķermenim ne. Ja? Un, jo mums ir nepieciešams, lai mūsu seksuālā enerģija ietu nevis šo īso ceļu, šo nepareizo blueprint, kas ir iestrādāts, ja? Redzu, uzbudinos un tā tālāk. Bet, lai šī seksuālā enerģija mums ietu cauri mūsu ķermeņa juteklībai, no rupjākās uz smalkāko, no kaut kādas ādas, ja? Tur atverās nākošie mūsu ķermeņa aspekti, nākošie, ja? Sāk mainīties mūsu centrālā nervu sistēma, pārslēdzot no simpātiskās uz parasimpātisko, ja? Paplašinās asinsvadu, asins pieplūst tajos organos, kur vajag, ja? Un tātad no rupjākiem ķermeņa aspektiem uz smalkākiem, un tad šīs smalkā mūsu enerģija pa kanāliem, caur kanāliem, ja? Nādī, kuri arī ir vīrišķie un sievišķie, ida un pingala. Tad ir mirkli, ka mēs atbrīvojam visu, kas mums traucē. Viņi satiekās. Mūsu enerģija pieplūst, pārņem visu mūsu ķermeni. Visu līdz tur smalkākai šūniņam. Mūsu šūnām ir seks, ja? Viņas tur beidzot, ja? Viņas priecājās, jūs jūtat, viss ķermenis deg. Ja? Nepaliekat tur, elpojat
ejiet dziļāk. Ja? Nedomājiet par to, kas tagad notiek pareizi, nepareizi. Varbūt, kad jābeidz, varbūt, kad vajag tur ejakulēt ātrāk, un tad, kas tad man notiek? Ejiet, esiet tur, ļaujieties šai enerģijas plūsmai. Ja viņi jūs aiznesīs vēl aizvien smalkākās, smalkākās, ja jūs jutīsiet to, nu, tas ir atkarīgs no tā, kā jūs esat kā instruments uzskaņojis sevi. Ja? Vēl smalkākās enerģijās. Viņas pārņem pat tādas mūsu ķermeņa izpausmes, kuras mēs neesam pieraduši dzīvē, īpaši kā sajust, redzēt. Un viņš enerģija plūst un mūsu augstākās enerģijas, teiksim tā, nu, sasniegums, uzplaukums, ja, notiek tad, kad šī enerģija pietiekoši, lai pa centrālo enerģijas kanālu, šušumnu, mums tātad ir ida un pingala galvenās divi centrālie vīrišķā un sievišķā, vīrišķais un sievišķais kanāls. Un, ja šīs enerģijas ir gana un ir jaudīga, viņas saslēdzās kanālā, centrālajā kanālā pa vidu, šušumna, un sasniedz mūsu čiekurveida dziedzeri. Čiekurveida dziedzeri satur mūsu, citi sauc to par dvēseles molekulu, dimetiltriptamīns, DMT. Ja? Un tad mirklī, ka viņš tiek kairināts, tad mirklī, kad šī seksuāla enerģija mūs tā kā pieceļās gana, mēs saslēdzamies ar kosmisko. Tam ir arī savs fiziskais ekvivalents. Viņu var arī tā kā izsekot, ne ar neapbruņotāts, diezgan apbruņotāts, bet zinātnieki tagad tik tālu tur ir tikuši. Jā, kaut gan ļoti maz vēl. Tantra to visu mums māca tēlos. Ja? Nevis urbinās tur iekšā un mēģina katru to molekulu kaut kādā veidā nosaukt un pierādīt, bet viņa to mums māca poētiski un mums to māca tēlos. Un jo tuvāk mūsu zinātne un seksoloģija, ja, jo smalkāk attīstās, jo tuvāk mēs nonākam pie tā, lai izprastu arī vienlaicīgi arī šo te tantras mākslu. Lūk, lieki teikt, kad mūsu seksuālā enerģija, tās izpausmes, gan individuāli, gan pāros, patiešo korelē ar mūsu attiecībām, partnerattiecībām. Un līdz ar to, ja jūs vēlaties izmantot šo dzīvi, lai izprastu partnerattiecības un visu to, ko šīs partnerattiecības mums spēj dot izaugsmē, ja? Tad sāciet pirmkārt ar sevi. Tas ir absolūti tāds droša recepte. Nemeklējiet pareizo partneri vai tādu, kāds jūs tēlā jums šķistu, kāds ir pareizais. Partnerim ir jābūt atvērtam, tādam, kurš ir gatavs mainīties. Ja? Jo šie vīrieši, sievietes, kāpēc mums rodās šīs toksiskās attiecības? Ja? Tā, ka visi cieši un nevar nekādā veidā ne sākt, ne beigt, un viens otram pāri dar. Un tāpēc, ka mēs visi esam ļoti, ļoti ievainoti. Un pirmais nosacījums, ka mums jābūt atvērtiem, apzinātiem. Ja? Tad, kad mēs spējam ieskatīties sevi un to atklāt, teikt, jā, es šeit esmu, man te ir vecāki tādu un daudz. Jūs neticēsiet, notiek brīnumainas pārvērtības. Ja? Tā vietā, ka jūs turēsiet kaut kādu aizvainojumu uz saviem vecākiem par to, ka viņi kādreiz jums kaut ko tur tādā, pēkšņi es varu būt brīvs no tā. Es varu savas kaut kādas likstas, savas kaut kādas, nezinu, neveiksmes, es varu nenorakstīt uz to pagātni, kuras nevaru šobrīd izlabot. Es varu atlaist saviem vecākiem savu atbildību par to un pateikt, paldies, vecāki, par to, ka jūs bijāt tādi, kādi jūs bijāt, lai es šobrīd varētu būt tāds, kāds es esmu. Un no šī mirkļa sāk. Ja? Tā ir atlaišana. Un pieņemt kaut ko jaunu, ja? Mēs varam tad, kad mēs kaut ko atlaižam. Tikmēr, kamēr mēs turam savā prātā kaut kādu šo te programmu, kā mēs varam pieņemt kaut ko jaunu, ja? Mēs pat neredzam viņu, mēs nejūtam viņu. Tādēļ, ja, pirmais tātad pagriezt uzmanību pret sevi,
būt atvērtiem un sākt ar sevi sazināties, sadarboties. Bez skolotāja to ir grūti izdarīt. Tā ir taisnība. Ir iespējams, bet tur ir grūti. Man tas prasīja ļoti daudz laika. Es braukāju pa pasauli, meklēju tos skolotājus. Un tā arī tāda vēl pieredze. Viens skolotājs tāds, viens tāds. Vienam uzticies pēc kaut kāda laika, saprot, ka tur pavisam kaut kas aiziet, aiziet tur, kur vajag. Tādēļ es, kā lai saka, es šobrīd varu novērtēt to, ka tā programma, ko es esmu veicis savā dzīvē, es viņu esmu salicis. Mēs ar Babāni, ar savu partneri, viņa no savas puses, no sievišķās, man arī ļoti daudz, kur ļāva ieskatīties. Un es atvēros viņai tieši no sievišķās puses. Mēs izveidojam tieši tādu kopēju izpratni, kur mēs pacentāmies pēc iespējas mazāk ūdens, ja, likt iekšā, bet tikai svarīgas lietas. Un tas beigās pārvērtās par tādu kursu, kas šobrīd pirmajā līmenī ir šis kurs tantras viedums un apzināto attiecību māksla, kur šo seksuālo enerģiju mēs pieminam, un viņu visur iet cauri, tā kā sarkam diedziņu, bet viņš nav vēl veltīts pilnīgi šai seksuālajai enerģijai. Šo kursu jūs zinu, ka daudzi jau no klātesošiem jau ņems dalību viņā. Brīnišķīgi, tas sāksies 26. oktobrī. 9 video nodarbības. Un tur ir salikts kopā gan šī teorija, attiecībā uz to, kā tas no tādas viedokļa izskatās, ka jūs varat atpazīt savu dzīves ceļu, gan arī tādas pavisam atpazīstamas lietas, tas, kas ar jums ikdienā notiek, kā tas korelē savā starpā. Zināmā mērā es tā kā tūkošu jums šo viedo mācību saprotamā valodā, mūsdienīgā valodā, lai jums tā skaidrs būtu, kā tas izpaužās. Un arī tātad tur ir prakses, tehnikas, viss tas, ko mēs paši sev varam izdarīt. Protams, tās nepieciešamie instrumenti, kuri mums var palīdzēt katram visu pa soļiem salikt. Ja, kopā tas ir 9 video nodarbības, tur vidēji apmēram kāds pa pusotrai stundai, plus vēl ir ierakstītas un vadītas meditācijas, gan individuālās, gan pārmeditācijas, smalkās tādas meditācijas. Lūk, tas kurs ir nenovērtējams. Ja? Es teiktu, ka viņš maksā 50,000, 100,000, 100 miljonu. Ja? Nav viņam vērtības. Bet šobrīd jūs varat dabūt viņu pavisam par tādu draudzīgu cenu, ņemt dalību viņā ar, ja jūs iesiet mūsu mājaslapā lovemystery.org un ieiesiet šajā eventā, tad piesakoties ar promo kodu integrated ar lieliem burtiem. Es jums ierakstīju. Mēs uzliksim integrēt 09. Tātad šis būs kods. Dargie draugi, jūs tagad zinat mūsu adresi, mūsu e-pasta adresi. Ja jums ir kaut kādas vēl papildus jautājumi, vēl kaut ko gribu precīzāk noskaidrot, tad laipni lūgti, es atbildēšu uz šiem jautājumiem. Tāpat es droši vien, ka būšu priecīgs saņemt no jums kaut kādu feedback, kaut kādu atsauksmi par šo nodarbību, vai jums būtu interesanti, vai sūtīt jums vēl vienu uzaicinājumu uz nākošo nodarbību. Ja? Un tad mēs skatīsimies. Iespējams, ka mēs esam tālāk. Šis vēl nav kurs. Sakrālās seksualitātes kurs arī mums ir plānā kaut kur uz gada sākumu. Nākamā gada sākumu, kad es izveidošu to arī kā video kursu tādā
formātā, un kur būs jau tādas visas tās nodarbības ļoti precīzi sarakstītas, ko pēc kā, lai būtu vieglāk jums uztvert. Ja jūs nu, kādreiz kaut kur redzat plašā interneta laukā kaut ko, kas attiecās uz mīlestības misterijas skolu un tām tēmām, par kurām mēs runājam, ja jūs jūtat kaut kādu sakarību, laipni lūgti, un arī laipni lūgti atstāt savu komentāru vai kaut kādu laiku. Tas palīdzēs pirmkārt citiem saprast, ka tas nav nekas tāds, no kā ir jāturās pa gabalu. Ja? Un mums ir sava lojalitātes programma. Jūs redzēsiet, visi, kas ieraksta savus komentārus, visi, kas kaut ko, kaut kā atsaucās. Ja? Un vēl, ja kādam kaut ko iesaka, tad jums būs ārkārtīgi augļi par visu to.